izstāstiet mums par lata devalvāciju. Nu, precīzāk vienkārši, kad un kā? Nu, droši, nu, jūs taču galu galā ir savu apsvērumu. Nu, patiesībā šis ir viens no trendiem, ja mēs runājam par to, kas sabiedriskajā telpā notiek, tad tur šie jautājumi patiesībā, nu, tas parādās kā diskusija objekts. Labi, es varbūt pāris iedvārdus vienkārši, varbūt iespējams tāpēc jūs uzdod šo jautājumu, ka es nemaldos šodien vai vakar tur atkal bija kārtējais paziņojums no pāris ārvalstu analītiķu puses, ka līdz gada beigām vai tur nākamā gada laikā 100 punkti tur būs par 20 līdz 30% notiks tur tā devalvācija un tam līdzīgi. Ne? Nu, man liekas, kas ir svarīgi šī brīdī nu, tā kā apzināt vai nu, tā kā nosacināt, ka tas jautājums patiesībā risinās jau kopš 7. gada sākums, ka parādījās dienā šī publikācija, ar ko tā tēma sākās, tas jau nebija nekāds sākums, tur patiesībā no 6. gada beigām jau kaut kas tur tā ņurdēja vai ne fonā. Restīvi, viņi ilgs jau 3 gadus, vai ne, un kā nav noticis, nekas tā nav noticis. Man liekas, tas, kas ir noticis tas, ka nu, šis iekšējās devalvācijas sākums un ceļš ir jau noiets diezgan, pat tas nav sākums, diezgan tālu ir noiets, un tas ir, nu, kļuvis jau daudz svarīgāks faktors, kas jāņem vērā nekā kaut kā tie parasti argumenti, ka tur kaut kam palīdzēs, kaut ko uzlabos vai no kaut kurienes kaut ko izvilks ātri ārā. Tā kā patiesībā, teiksim, ja pirms kaut kāda gada bija arī, nu, personīgi, vai kā bija diezgan nu, tāda liela pārliecība, ka tas notiks, vai tas varētu būt labs risinājums. Tad šobrīd nu, patiesībā tā jēga strauji iet mazumā ar katru dienu, kā mēs realizējam šo otru programmu. Un arī patiesībā tās runas ir vairāk tādas bezjēdzīgas. Ja Startautiskais valūtas fonds no Eiropas komisija pateiks, viņi būs vai ne, bet pagaidām viņi saka, ka nav, ka jūs ejiet tālāk pa šo ceļu, tad viņas arī nebūs tādas devalvācijas. Es tā personīgi uzskatu. Un vēl runājot par tām izdevībām, īstenībā ir interesanti, ka teiksim, šīs kompānijas, kas šeit tik pārstāvētas mums beigās, eksportējušās kompānijas, un tās patiesībā tur nav, es domāju, tur nav īpaša diskusija par to, ka tie varētu būt tie ieguvēji, teiksim tā, vai ne? Par to jau it kā neviens strīdās par to, ka, teiksim, kāds būtu tā kopējā bilance, vai ne? Un ir tā viena tāda laba tāda, ne prātula, bet atziņa, ka šīs devalvācijas, viņas parasti palīdz eksportētājiem, viņas palīdz ierobežotam cilvēku lokam, kuri nu, no tā spēja patiesībā nopelnīt, tā uzlabot viņu materiālo stāvokli, bet tā devalvācijas visos gadījumos, kad ir bijuši, viņi patiesībā paplašina šo robu starp bagātajiem un nabagajiem. Nu, teiksim, tā kā, nu, tie ir dažu ekspertu secinājumi, ne, kas nu, manuprāt, ir diezgan būtiski. Tā kā, nu, es teiktu, ka, teiksim tā, ka šī iespējamība, protams, ka viņi visu laiku saglabāsies tikmēr, kamēr mēs tērēsim 10% no IKP aizņemsimies, vai ne? Tikmēr šis risks ir tāpat kāds risks saglabājas attiecībā pret dolāru vai pret kaut kādu, nezinu, eiro to pašu, kur pret nu, teiksim, Amerikā budžeta deficīts tieši tāds pats, un tur patiesībā tas jautājums tieši tāds pats, cik ilgi, teiksim, dolārs turēsies pie šādiem deficītiem. Tas tā kā, teiksim, tā jautājumi ir, bet tā iespējamība ir iet mazumā.